Sveiki! Atkal citādi skolas radošā televīzija. Šodien es jums parādīšu ziņas no 15. septembra. Tātad galvenais notikums ir tas, ka stundas notika dabā parkā. Kā daudz intervētie teica, ka tā bija kā tāda atslodze, bet reizē arī darbs. Citiem patika, bet citiem nepārāk. Bet liela daļa skolotāju un bērnu būtu ar mieru to atkārtot. Un ja būtu tāda iespēja, varbūt tā pat kļūtu par mūsu skolas tradīciju. Mums bija terapija, kad mēs vienkārši guļam, un tad skolotājs stāstīja, ka mēs kā lidojam, un mēs satiekam putnus, un tad, jā, un mēs esam aizlidojuši uz kosmosu, bet matemātika bija diezgan interesanti. Vienīgais mīnus, kas man tā īpaši nepatīk, bija tas, ka nebija galdi un krēsli. Es biju viena no iniciatoriem. Man gribējās vienu dienu, lai bērni pavada laukā. Jo šogad ir ļoti skaists septembris. Jums vispār patīk? Jā, jo ir interesanti. Mums ir matemātika un sports. Es neteiktu, ka būtu daudz grūtāk, vienīgi ir daudz vairāk jāpiedomā dažādas metodas. Jo viņi izdara to daudz ātrāk, kas būtu jādara kājām, jo viņi brauc ar riteni. 10. klase veica eksperimentus, paši izdomāja. Pašiem bija jāstrādā, un 8. strādā ķīmija dabā. Meklēja objektus un arī pamatoja, kas tur ir no ķīmijas. Man patīk stundas dabā, vienīgi tas, ka mēs esam ļoti aktīvi un ļoti jāiet. Mums ir droši vien bišķiņ vēlāk jāsāk, jo no rīta bija zālītes lapi. Netraucē mācībām. Katru dienu jau tā noteikti, ka nebūs, vai ne? Tā kā es domāju, ka ne. Bet šoreiz tas viss, kāpēc iemīlēs to, ko iepazīst, to jūs uzzināsiet intervijā. Tad jau tiksimies nākamreiz. Abonē šo kanālu, nospied man patīk. Jā, man patīk ļoti stunda dabā. Es labprāt arī vādu stundas skolas parkā un 10. klasēm Liepājas Jūrmalas parkā. Man liekas, ka viņiem patīk, jo, ka es saku, kad jāiet laukā, skolēni ir priecīgi. Stundas tēma iemīlēsiet to, ko iepazīsiet.